Tu vienkārši skaties tagad, kur viņi ir. Mēģini no viņus nopīkot. Uz priekšu. Pa labi! Tu vari pats pagriezt, kungs. Es zinu. Jaunieši Rojas pludmalē šobrīd mācās un mēģina, kā izmērīt krasta eroziju. Tā ir viena no 10 tematiskajām stacijām, kur skolēni mācās praktiski darot. Meklē metālu smiltīs, mēģina noskaidrot pH līmeni gan Rojas upē, gan vietējo iecienītajā avotiņā, pilda dažādus prāta uzdevumus un pat izmēģina roku un arī prāta veiklību dažādu mezglu siešanā. Viens no mezglu karaļiem, kas ir priekšpusē, ja? Tas te uzsieties, ja? Ja mēs tādu mākam uzsiet, tad dzīvē viņš vienmēr kaut kur noderēs. Vismaz man noderē. Piemēram, kur? Visur, kaut vai mašīna jāvelk ir. Šis ir 4. piekrastes jauniešu fórums, bet 1., kurā izvēlēta šāda forma, un dalībnieki to vērtē atzinīgi. Vismaz kā es pamanīju, galvā arī bija atmiņās ieiet labāk, ka tu kaut ko vismaz dari, ne jau tikai sēdi uz vietas, vienkārši garlaikojies. Un tad, kad jūs viņus koordinējat, uzrunājat, vai tā vides un klimata tēma viņus interesē, vai ir tā kā bišķiņi jāpiespiež? Nē, man liekas, ka viņa ir moderna. Katrā ziņā man liekas, ka jaunieši jūtas ļoti lepni, kad viņi orientējas vides tēmā, klimata pārmaiņās. Un viņu zināšanas pat varētu būt lielākas nekā mūsu paaudzei. To apstiprina arī jaunieši. Vismaz atkritumu šķirošanā viņi orientējoties ļoti labi un to liekot darīt arī mājniekiem. Arī, kad redzu uz ielas, es paņemu atkritumus, tikai gaidu, līdz varēs kaut kad sašķirot, izmest ceļam, lai nebūtu vienkārši dabā atstāts. 1. piekrastes jauniešu fórums bija veltījums Latvijas 100-gadei. 4. projektā pagaidām būs noslēdzošais, un tajā piedalījās vairāk nekā 130 jauniešu no 12 dažādām piekrastes skolām. Visvairāk šoreiz no Talsu novada. Vispār mūsu mērķis ir iet vairāk iekšzemē un vairāk skolas piesaistīt, lai tieši attīstītu un ieinteresētu par Baltijas jūras tēmu šīs skolas. Bet šodien ir arī brīvlaiks, vai negribējās gulēt mājās? Nē, pavisam. Man ir iebjās sēdēt mājās un neko nedarīt. Piekrastes jauniešu fórums ir daļa no lielāka Latvijas zaļās kustības projekta, kurā vairāku gadu garumā notiek dažādas piekrastes saglabāšanas aktivitātes. Jānis Matulis uzskata, ka rezultāti ir jūtami. Atsaucās jaunas skolas ar vienu, kas labprāt piedalās piekrastes vērotāju projektos, tad pašā pelēkās kāpes atjaunošanas talkā, kas ir gan Tukumā, Talsos un Ventspilī notikuši. Tā kā principā esmu gandarīts par to, ka šī piekrastes vispār lieta tā attīstās. Arī vidējā sniega sega Latvijā kļūst arvien plānāka. Pēc aktīviem uzdevumiem jauniešiem tomēr nācās arī uz brīdi piesēst lekcijā, jo fórums noslēdzās ar meteorologa Toma Briča lekciju par klimata pārmaiņām Latvijā šodien un nākotnē. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.